Nu, 472. Un jautājums ir, vai tev vajag Land Rover Freelander 2? Freelander 2. Kroči, tu saproti, šitas ir tāds Freelanders, ja, kuram reāli 12. gada mašīna. Sliekšņi lupatās, jāmaina. Redzi, te viss ir caurumos. Pēc tam visa šitā, ja tu tā, nu, ķipa vēl nav tīrīts, liekas, kad otskev, bet nu nav nekas otskev. Kā tu pieskaries kaut kur ar drātīm, ar tā momentāli te, tā bleķa vispār faktiski vairs nav. Redzi, viņš ķipa ir, bet viņš ir tik plānāks par foliju, un uzreiz momentāli te viss veidojas caurums. Reāli te visa šitā te aizmuguri ir jāpārmetina. Pēc tam visur, kur skaties, uz kaut kāds šāds šķērslanžeroni. Visur ir caurumi, no vienas vietas. Viņš ir tāds puveklis. Šitien biezāks bleķis te, puslīdz vēl. Bet sliekšņi viss no iekšpuses, no ārpuses, nu tas ir vienkārši pilnīgs. Un iedomājies, tas ir jauna mašīna, 12. gads. Subscriberi visi braukā ar vecākām mašīnām. Ar 12. gadu te īsti neviens nebrauc. Nu tāds tas skats. Jā, tehniski viņi varbūt vēl ir otskev. Redzi, visādi kaķiki un tā, bet buņģi sarūsējis. Un tas ir visām šito 10. gadu mašīnām. Visām viņām ir šāds te gadījums. Nu, vat tā kaut kā. Tā kā, ja tu gribi Freelander 2, nu, es domāju, ka nevajag tev tādu mašīnu. Labi, davai, piešķelīju.